Atbildīga pieeja no katras partijas būtu tā kā uzrakstīt kaut kādu uz vēlētāju vērstu vēstījumu tajā savā īsajā programmā, kur tika pateikts, ko es darīju iepriekš, ko es plānoju darīt tālāk. Izvērstāk lūdzu skatīt mūsu mājaslapā pilno programmu par visām tēmām. Jūsu priekšlikums uz valsts rēķina drukāt nevis 4000 rakstu zīmi, bet 10 000 rakstu zīmi. Pie 93. gada situācijas, man liekas, tur vēl var atrast kaut kādu saprātīgu pamatojumu, kāpēc tagad valsti jādrukā un jāizplata katrā iecirknī 10 000 rakstu zīmes, 5 lapas, Domburga kungam taisnība. Es neredzu vispār neko. Man ir lielas šaubas, vai nomainot no 4000 uz 10, vispār jebkas mainīsies. Manuprāt, nemainīsies nekas. Ja šobrīd mums likums nosaka, ka Centrālajā vēlēšanu komisijā ir jāiesniedz ne vairāk kā 4000 zīmes, atzīsim, arī man no pieredzes rakstot programmu, tas ir par īsu, ir par maz, lai varētu ietvert to galveno domu. 10 000 ir saprātīgs apjoms, lai no vienas puses programma būtu koncentrēta, nekļūtu ļoti plaša, kur būtu tādi kopotie raksti, bet varētu plašāk izpausties. Otrs arguments, tas arī pielīdzināt šo apjomu, kāds ir Eiropas parlamentā. Arī ir 10 000 zīmes, lai uz Saeimas vēlēšanām arī varētu 10 000 zīmes publicēt, bet Kusiņa kungam, kur varbūt ir taisnība, tad jāpadomā, kas jāgroza, ja tas būtiski palielinās izdevumus to, ka nepieciešams CVK drukāt plašāku grāmatu, un tad varam domāt, kā šos izdevumus mazināt, bet tomēr ļaut tā nedaudz plašāk rakstīt. Es domāju, būtu labi, jo žurnālisti tomēr, tad, kad pat ir plašā programma, pamatā tomēr par nopietno programmu uztver to, kas ir iesniegts Centrālajā vēlēšanu komisijā. Otro reizi kā žurnālistam jādzīvo. Es vienkārši skaitīšu šito. Tas nebija negatīvi, Domburga kungs, domāt šajā gadījumā. Mēs lasām to štruntu, tās 4000 zīmes, kuras ir tieši tik apaļas, ka neko no viņām nevar saprast. Un tikpat apaļi uzrakstīt 2 lapiņas vairāk. Nu, mierīgi. Jūs dabujāt to finansējumu no tās valsts budžeta naudas un neuzrakstījāt to garo. Nu, tas vienkārši ir jautājums, nevis žurnālistos vaina. Spogulī skatāties. Es nevaru saprast, kāpēc politiskā partija to nedara pati. Kāpēc nevar uzrakstīt vairāk kā 10 000 zīmes? Normāli politiskā partija to darīja. 10 000 publicēsies CVK mājaslapā, un partijas noteikti izvērsīs un savās mājaslapās piedāvās plašu programmu. Bet man liekas, tiešām lielāka problēma ir patiešām šo kvalitāti, ar šo te programmu kvalitāti. Arī es iepazinos ar pašvaldību vēlēšanās pieejamām programmām, un tā ir tik ļoti dažāda. Un man liekas, ka problēma daļēji, vismaz man ir tāds iespējas, ir tas, ka daļa partiju rēķinās ar to, ka liela daļa vēlētāju pat nemaz nelasīs. Un mūsu paša aptaujas liecina, ka tā ir labi, ja trešdaļa vēlētāju, kas pat tiešām pirms vēlēšanām aiziet un iepazīstās ar partiju programmu. Ja vēlētāji sāktu aktīvāk skrutinizēt šīs partiju programmas, varbūt, kad arī šī kvalitāte iet uz augšu un vispār mums šis process paliktu demokrātiski kvalitatīvāks.